Daudzus gadus skeptiķi apgalvoja, ka Bībele nav patiesa, jo atsaucas uz dažādiem tēliem un notikumiem, kas nav fiksēti nevienā citā vēsturiskā avotā. Tad viņi teica, ka Dāvids nav eksistējis, nekur citur vēsturē viņš nav pieminēts, bet Bībelē viņš ir tik svarīga persona. 1993. gadā Izraēlas ziemeļos kādā alā tika atrasts antīks akmens ar uzrakstiem, kuros pieminēts Dāvida nams. Tad iebilda, ka Bībele nav uzticama, jo piemin kādu antīku tautu hetiešus, kas nekur citur vēsturē nav atrodama. 1906. gadā vācu arheologs atklāja Hetiešu impērijas galvaspilsētu un Hetiešu bibliotekā 10 000 māla plāksnīšu, kas dokumentēja Hetiešu vēsturi. Asīrijas ķēniņš Šargons? Taču 1845. gadā atrada viņa pili un uz sienas dokumentētu Bībelē Jesejas grāmatā 20. nodaļā aprakstīto notikumu. Tālāk, Bībelē tik daudz pieminēti moabieši, kas nav citur vēsturē. Taču 1868. gadā atradās moabiešu akmens ar uzrakstu: Es esmu Meša, Kimeša dēls, Moabu ķēniņš.